Labi. Menge, očasījām Ventspēļā, Latvijā. Mums vēl Latvijā, Ventspilī, Nisi jubileja. ir arī mūsu draudze, kura arī svin šo pašu jubileju. Konaska nije 40 berš. Kurai tāpat kā mums ir 15 gadi Ti šodien. me kā maza sveicinās Melenca Sāra. Un mēs gribam ar viņiem sazināties un apsveikt viens otru. Tūlītās mēs Es pazvanīsim dēlā savu viņiem. 2-3 minūtes. Tas aizņems 2-3 minūtes. Jek. Dievs, lai svētī jūs, mīļie. Dēme svētina tu man Sānešu. Vai jūs dzirdat mūs? Es tūlīt pārlikšu kameru uz otru pusi, lai jūs varat redzēt visus. Sāra, tu man sveicinēnā. Draudzē. Sveicinē tu māri, draudzē. Me kā mazām sveicinās tu man Nianda dzimšandienā. Mēs vēlamies jūs apsveikt ar dzimšandienā. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī šī 15 gada jubilejā, lai jums vēl būtu tādi gadi svinēt kopā un baudīt Dievu klātbūtni. Lai Dievs jūs tiešām vada vēl uz priekšu un lai baznīca paplašējās Jēzus Kristus vārdā. Tā, Arvi, kur tu esi? Nāc uz šo pusi. Kā nu man jāpārgriež? Pārgriež. Nevar. Mēs esam. Mēs jūs redzam. Viss kārtībā. Paga. Kā lai mēs varam viņu... šitā. Aha, labi. Dievs svētī jūs, mīļie brāļi un māsas. Jūs esat brīnišķīgi. Jūs esat brīnišķīgi. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Apsveicinām arī tu Meanda dzimšanas dienā. Mēs apsveicam jūs dzimšanas dienā. Novēļinām tomēr draudā, ka zor, izturība, vadība, dāski žēlastība. Novēlam jūsu draudzēs spēku, izturību. Dēl tu man vadi nelti Dievs jūs vadina un stiprina. Ar kopēju mērķis. Mūsu kopējām mērķim. Amen. Amen. Metumen farte kā masām. Metumen jakepa. Menitumen kā masa, to vestumenge sobitume da iesāktu drom, džanžina koncos. Sobita sniedzinendu vainagi saku tu mende. Lai jūs šo iesākto ceļu aiziet līdz galam un saņemat vainagojumu, kas ir mums apsolīts visiem Dieva bērniem. Amen. Amen. Ne? Jā, svētā, tad mēs turpinām svināt. Mēs turpināsim svinēt. Možem iesīgai mēs esam attālināti. Možem iesīgai mēs esam attālināti. Varbūt miesīgi esam tālu viens no otru, bet garā esam Bet tā kopā. garu esam paši. Amen. Ko dzirdat arī? Mēs dzirdam. Ladna, Dēlme svēti neutumensāni bagātika. Halleluja. Nu, mīļie, pienāca tas brīdis, kā mums ir jāgodā mūsu Dievu, amen. Paldies visiem tiešām, kā jūs esat atnākuši, atbalstījuši mūsu draudzi, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Man ir prieks redzēt jūs, mīļie,
Es ticu, ka Dievs mūs svētīs arī šodien un piepildīs ar savu garu, jo patiesībā mēs esam vienā garā dzirdināti, ar vienu garu kristīti, un mums ir viens vienīgais tēvs, un mēs esam viņa bērni. Un ļoti svarīgi ir, kad Dievam redzēt, ka viņa bērni sanāk kopā, un tad tēvs priecājās, amen? Jo arī mums tā ir, kā mūsu bērni sadraudzībā, nav naidā. Tēvs priecājās, arī mēs priecāsimies. Un tā pa mūsu Dievs. Jo patiesībā mums nekas nešķir. Mēs esam vieni Dieva bērni. Un mums ir viens kungs, Jēzus Kristus, amen, kas par mums nomirā deva savu dzīvību, lai mēs dzīvotu. Un nekad neaizmirsti šo, ar ko tas atpircis, amen. Tā mēs sākam. Halleluja! Kopā! Halleluja! Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let praise in a valley, praise on a mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm bounded. I praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.
вся земля и все, что дышит, славить Бога, славить Бога. Пусть вся земля и все, что дышит, славить Бога, славить Бога. Пусть вся земля и все, что дышит, славить Бога, славить Бога. Aleluja, slava Māri Dēleske. Slava mūsu Dievam. Cik mēs esam hotnosi medais arī Kā mēs esam samhetene. priecīgi, kā mēs šeit esam kopā. Cik tu mēs ārsan šukār. Cik jūs esat visi smuki. Dēl tu men fardekana. Dievs jūs ļoti mīl. Slavi naslesti godi Slavēsim un nashetene. godāsim Amen. viņu kopā. Halleluja. Tad, kad Dieva gars par tevi, Dieva gars par tevi, tad, kad Dieva gars par tevi, Dieva gars par tevi, tad, kad Dieva gars par tevi, Dieva gars par tevi, tad, kad Dieva gars par tevi, Dieva gars par tevi, tad, kad Dieva gars par tevi nāk, ļauj viņam nāk. Tad, kad Dieva gars par tevi, Dieva gars par tevi, tad, kad Dieva gars par tevi, Dieva gars par tevi, tad, kad Dieva gars par tevi, Dieva gars par tevi, tad, kad Dieva gars par tevi, Dieva gars par tevi, tad, kad Dieva gars par tevi nāk, ļauj viņam nāk. Tad, kad dzīvā ūdens upe plūst, tad, kad dzīvā ūdens upe plūst, Dzīvā ūdens upe, tad, kad dzīvā ūdens upe plūst, dzīvā ūdens upe, tad, kad dzīvā ūdens upe plūst, dzīvā ūdens upe. tad, kad dzīvā ūdens upe plūst, ļauj lai tā plūst. Tad, kad Dieva gars par mani, Dieva gars par mani, tad, kad Dieva gars par mani, Dieva gars par mani, tad, kad Dieva gars par mani, Dieva gars par mani, tad, kad Dieva gars par mani, Dieva gars par mani. tad, kad Dieva gars par mani nāk, ļauj viņam nāk. Halleluja, 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 Halleluja. Es benstāvs, savas plaukstās manī nes. Cieši turot sev klāt, mani vadītu. Tevs mācīja, neko nepaturēt sev.
Atdod tavās rokās visu, kas man dāv. Es bērns tavs, savas plaukstās manī nes. Cieši turot sev klāt, mani vadītu. Es mācīju, neko nepaturēt sev. Atdod tavās rokās visu, kas man dāv. Jo es zinu, mani neatstāsi tu. Uz debes mājām ar mani kopā iesi tu. Tad vaigu vaiga tevi, Jēzu, satikšu. Visas sumjas, visas asaras man žūr. Jo es zinu, mani neatstāsi tu. Uz debes mājām ar mani kopā iesi tu. Tad vaigu vaiga tevi, Jēzu, satikšu. Visas skumjas, visas asaras man žūr. Jo es zinu, mani neatstāsi tu. Uz debes mājām ar mani kopā iesi tu. Tad vaigu vaiga tevi, Jēzu, satikšu. Visas skumjas, visas asaras man žūr. Labdien! Hello. Man prieks, ka mēs varam visi šeit tikties. I'm very happy that we can all gather here today. Tagad mēs ņemam mazu pauzīti slavēšanā, We're going to take a little pause from worshiping, un mēs dosim jums iespēju piedalīties. and we'll give you the opportunity to join us. Piedalīties ne tikai šīs draudzes dzimšanas dienā, Join us not only for this church anniversary, bet Dieva darbā, but arī God's work caur došanu. through giving. Jēzus attiecības ar Jēzu ir tā kā mums būtu māja un Jēzus nāktu pie mums. Our relationship with Jesus is like we have a house and we come to him.
Un Jēzus ir džentlmenis. Jūs zināt visu to stāstu, ka tas rokturs ir no iekšpuses, nevis no ārpuses. And Jesus is a gentleman. You know all those stories about that the door handle is from the inside, not the outside. Viņš klauvē, He is knocking, un tad tu atver. and then you have the opportunity to open the door. Un viņš ienāk tavā mājā, And He will come into your house. un viņš ļoti labprāt gribētu iziet visu tavu māju, visas tavas istabas. And He would like to willingly walk through every single room of your house. Bet ja tu kādas durvis aiztaisīs ciet, viņš nelauzīsies tur iekšā. But if you have closed a door, He's not going to barge into it. Un ļoti daudzi kristieši ielaiž Jēzu tikai savā viesistabā. And many Christians today only allow Jesus to come into your living room Jo tur viss ir smuki sakārtots, because everything is very nicely prepared. tur viss ir nospodrināts, nopulēts. Everything is clean, all dusted away. Tur ir lielie logi, kaimiņi var redzēt, ka Jēzus sēž tavā istabā. Or you have big windows and your neighbors can see that Jesus is sitting in your living room. Tu visiem var izrādīt, ka tas smuks ar Jēzu, tev ir smukas attiecības. You can show off that you have very nice relationship with Jesus to everybody else. Bet ir istabas, kurās tu negribi, lai viņš iet iekšā. But there are rooms in your house that you still don't allow Jesus to come in. Varbūt tur ir bišķiņ bardaks, Maybe it's not tidied up. varbūt tur ir kaut kas, ko tu negribi, lai viņš redz. Maybe there's something that you don't wish Jesus to see. Un ļoti bieži kristiešiem finanses ir viena no tām istabām, kur negrib Jēzu laist iekšā. And usually for Christians, our finances is one of the rooms that we don't want Jesus to see. Varbūt tas ir pa daudz bardakā. Maybe there's too much mess going on. Es pats nesaprotu, kas tur notiek. Sometimes I don't understand what's going on. Un tā kā es visu sakārtošu vienu dienu, tad Jēzus tev arī ielaidīšu. When I clean up that room and if I understand what's going on in that particular room, I will let you in, Jesus. Citreiz es saku, ne, tas ir tikai mans, tev tur nekā daļa nav. Sometimes I may say, this is only my room, you can't come into it. Un es nerunāju tikai par šo dienu un par dzimšanas dienu un par šo ziedojumu šodien. And I'm not just talking about this day and this birthday and this service in general. Bet es gribu padalīties no savas pieredzes, But I want to share my experience. ka ja tu ielaid Jēzu arī tajā finanšu istabā, naudas istabā, zelta istabā, When you allow Jesus to come into your finance room, into your gold room, viņš sakārto. He will sort it out. Viņš izmēž visu lieko ārā He will sort out and He will bin everything that is not needed. un izrādīsies, ka tur pietiek tev, And will turn out that there's enough for you. pietiek tam, ko Jēzus ir teicis, tas princips, ko Jēzus ir nolicis. There'll be enough finances for Jesus, for the principles that He has put through. Un vēl paliks pāri labiem darbiem. And there will be still enough for good deeds. Es aicinu tevi uzticēties Jēzum došanā. And now I encourage you to put your trust into Jesus' giving. Tas nav, es mēģinu tev pierunāt, nē. And I'm not just trying to convince you, no. Es gribu tevi izaicināt, iet solīt tālāk. I want to invite you to take one step further. Jo, kad mēs ar vīru uzticējām savu finanšu istabu Jēzum, Because when me and my husband has given our finance room to Jesus, viņš mūs ir turpinājis svētīt un vest pa to ceļu. then He has continued to bless us and on His path. Šis būs brīdis, kad tu vari dot, slavēt, bet arī pārdomāt. This will be a moment where you can give, worship, and at the same time think about it. Un uzdot sev to jautājumu, vai es ielaižu Jēzu savā naudas istabā. And then you can ask this question to yourself, am I allowing Jesus into that finance room? Un varbūt, ka šodien tu vari teikt, labi, Jēzus, mēģināšu atvērt tās durvis un nāc iekšā. And maybe today you will say, okay, Jesus, I will allow you to come into that room. Paldies. Thank you. Aicināt kalpotais podri. Tie ar to jautu. Aicināt kalpotais vārds ziedējumu. Pateicamies Tev, mans kungs, pateicamies Tev, mans kungs, pateicamies Tev, mans kungs, par visu, ko dāvāji. Pateicamies Tev, mans kungs, pateicamies Tev, mans kungs, pateicamies Tev, mans kungs, par visu, ko dāvāji.
Svētīsim ziedojumus. Svētī Debes esam Tēvs, mēs ziedot. pateicāmies Tev, Kungs, Mēs tagad paprasam par par visām tavu šīm ziedojumu. dāvanām, par visām tiem svētībām, We thank you for these offerings. ko Tu devi mums. Tu lūkos, jā? Nā, turpināt. Debes Tēvs, mēs pateicāmies Tev, Kungs, Jēzu, par Taviem dāvanām, Vaši dāvani. par to, ka Tu svēti mūs, Vaši tos tu svētī par to, ka Tu nesamē. vienmēr esi nomodā par mums, Tu vienmēr sana nomoda vaš menge. par to, kā Tu nekad neatstāji mūs. Si tu nikdy mena mukjan. Tu esi uzticams. Tu esi uzticīgu. Mēs lūdzām, Kungs, Me mangasam dēl. pieņem šīs dāvanas Pieleda dāvani. un mūs Timen Jēzus Kristus dēļ. Jēzus Kristus ki dēļ. Amen. Halleluja. Uspokojus i познаю я вновь, что Ты, Господь, укрепится снова сердце мое, лишь рядом с Тобой. Скажешь мне, и я пойду. Каждый день я вновь пою. Для меня ценней всего только Иисус за меня пролил Он кровь. Жизнь теперь отдам Ему. Успокоюсь и познаю я вновь, что Ты, Господь,
uspokojus i познаю я вновь, что Ты, Господь. Укрепится снова сердце мое, лишь рядом с Тобой. Скажешь мне, и я пойду. Каждый день я вновь пою. Māru Jēzus, esi cienīgu. Mūsu Jēzus ir cienīgs, Sobi medadī satkēras Māri Džieva šleska. lai mēs atveram savu sirdis priekš viņām. Tā nozīmē, cik dur tu aizgāji anlesti. Tas nozīmē, cik tur tu esi aizgājis. Vai sotu sanoti kandija. Vai kaut kas ar tevi noticis. Te dadīs esi Jēzus dai. Bet šodien ir Jēzus šeit, An Māru vidus. mūsu vidū. Dosi lačesi medadīs viņi nasa Māri jubileja. Tas ir labi, kā mēs viņam savu mūsu jubileju. Bet nabistrasi Jēzus esi dai. Bet neaizmirsīsim to, ka Jo Jēzus ir jazadel šeit. petusa. Viņš atnāca satikties ar Jo visi tevi. cienīgu metu dadīs atkēras tu Viņš dživa ir šleska. arī cienīgs, lai atver savu sirdi viņam. Jo kamelie māji neldoj. Viņš grib iemājot to. Jo kamelti deltuka. Viņš grib dot tev Sāru sotu vēli visu, nesot. ko tu vēlies. Nabistras. Neaizmirsīsim Jo to, esi cienīgu. jo viņš ir cienīgs. Sāru notieki druhlesti. Viss notiks ar viņu. Jo si daidadīs deltuka mierus. Viņš ir šeit, lai dot tev Jo mieru. si daidadīs ti dziedi Viņš neltu. ir šeit, lai tev Ti dziedinātu, atjauni lai neltu. atjaunotu Jo tevi. kamel dadīs ti māji nelantu. Viņš vēlās mājot tevi. Važdojo vas brīva. Esam brīvi. Atkēras Māri Atversim Džija. savas sirdis. Jo jau si Jo cienīgu. viņš ir Jo cienīgs. si daidadīs Viņš ir maškir šodien mende. starp mums. Halleluja. Все от Него им сотворено. 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 Ему за все слава, Ему за все слава, Ему за все слава, во веки аминь. Все от Него им сотворено.
Praise the Lord. The Lord is good. The Lord is good. Amen. The Lord is good. I want to sing 2 songs to give thanks, honor to the Lord of Lords, the King of Kings. For he came to the world, he died for our sins, that we might have eternal life. Amen. The first song is Everybody Talks About Jesus. Amen. I want to sing a few songs and, oh yeah, let us, okay. Es gribu nodziedāt pāris dziesmas par Jēzu, jo Jēzus ir labs
Un viņš ir nomiris par mūsu grēkiem. Es gribu, lai es varu ar savu slavu pienest godu viņam. Everybody talks about you. Everybody sings because of you. You are King, King of Kings, Jesus. You are the Savior we talk about. Nothing can contend with you, Lord. Nothing can compare with you, Lord. You are King, King of Kings, Jesus. You are the Savior we talk about. You are my Redeemer. You are my Comforter, who died for me, that I may live. Alpha, Omega, the Lamb of holy God, who was and who is to come. Just because you died that I may live, just because your love is true to me. You are King, King of Kings, Jesus. You are the Savior we talk about. Forever you will reign, your majesty. Forever you will reign, Emmanuel. You are King, King of Kings, Jesus. You are the Savior we talk about. You are my Redeemer. You are my Comforter, who died for me, that I may live. Alpha, Omega, the Lamb of holy God, who was and who is to come. All things created through you and for you, visible image of the invisible God. All things created through you and for you. We call you Jesus, the Son of God, our Messiah. They call me King. You are my Redeemer. You are my Comforter, who died for me, that I may live. Alpha, Omega, the Lamb of holy God, who was and who is to come. All things created through you and for you, visible image of the invisible God. You are my Redeemer. You are my Comforter, who died for me, that I may live. Alpha, Omega, the Lamb of holy God, who was and who is to come. All things created through you and for you, visible image of the invisible God. All things created through you, Lord. You are my Savior.
Amen. Amen. Jesus is our Savior. Jēzus ir mūsu glābējs. Through him we have eternal life. Viņam mēs pienesam visu pateicību mūsu The dzīvē. greatest success we can have in life. Lielākā veiksmes, kas mums var būt, ir viņš. The second song, Otrā dziesma How Do I Live Without Jesus? ir par to, ka es nevaru dzīvot bez Jēzus. How do I live without God? Ka es nevaru dzīvot bez Dieva. There's no way. Nav cits iespējas. He's the King of Kings. Viņš ir kungu kungs. He's the Lord of Lords. Viņš ir ķēniņš. He's the bread of life. Viņš ir The giver dzīvības of maize. life. He's our Savior. Viņš ir mūsu glābējs. He's our comforter. Viņš ir mūsu mierinātājs. Whenever I call on you, oh my dear Lord, it seems I should not let you go. You always know what I need before I ask you. How sweet to worship you, oh Lord. On the hill, on the land, I'll call on you. Whatever you say, I will do. How do I live my life without your mercy, without your grace? How do I live my life without Jesus? How do I live my life without your favor, without your love? How do I live my life without you? Your loving kindness is beyond my reasoning. Whatever you do, no question. You are my model in everything that I do. 'Cause you are humble and gentle. In your merciful eyes, I found favor. Whatever you say, I will do. How do I live my life without your mercy, without your grace? How do I live my life without Jesus? How do I live my life without your favor, without your love? How do I live my life without you? How do I live my life without God who created me? How do I live my life without Jesus, my Savior? Everything I have belongs to you. How do I live my life without your mercy, without your grace? How do I live my life without Jesus? How do I live my life without you? How do I live my world without you? How do I live? Yeah. How do I live my life without you? How do I live my world without you? How do I live? Oh.
without your mercy, without your grace, how do I live my life without you? Mercy, grace, favor, love, mercy, grace, and love. Amen. Halleluja. Me kusakama pupenau dažalova. Es īsi gribu pateikt dažus vārdus. Titoge turpinina Dēles Kulovu Un mācītājus Artūrs. Mācītājs Artūrs turpinās. Manksi pirmkārt hotadi hotumen pilnīga sānes, tu mēs sandai. Pirmkārt, man ir liels prieks jūs visus redzēt šeit. Dines pirmkārt mekamās pupenau Dēles, ka si jau men glābiģa. Amen. Vispirms es gribu pateikties Dievam, kad viņš mūs ik katru ir Me glābis. pačavās sāri pie per. Es ticu, kad jūs piekrītat tam. Ti mekama arī pupenau man Dēles, ka Un es arī vēl gribu pateikties Dievam, draudze, draudze, simā ar vien samāk hangēri. kad mēs ar vien esam draudzē. Dines, Zini, hangēri na veidīģu me, šo draudzi neesmu veidojis es, nekonta vāca vārmācītāji. nekāds cits cilvēks. Bet hangēri veidīģa Jēzus. Bet šo draudzi ir veidojis Jēzus. Jo piņam Pēter, pututte me kādā mikhangēri. Viņš teica, Pēter, uz tevīm es celšu šo draudzi. Mēs esam mācītāji, Mēs kā mācītāji, jo tā esi pirmkārt jo mācītāji. šeit ir daudz mācītāju. Tie mēs tiešām pupenāmalingas, jo Un es tiešām pateicos, ka jūs šovakar esat šeit. Bet mēs esam ceļa zīmi. Ja nesi trompēres A punktus tašina B, Mēs esam kā ceļa zīmes, kas parāda, kā tikt no viena punkta uz otru. sopusi kā vas sičeptēs pēras tev. Parādītu, kā līdz tam punktam tikt. Bet akhangēri, tā esi koro Kristuski. Bet šī draudze ir Kristus draudze. Te arī očusi būt Kristuski draudzi, kā vienādi kasam. Un vēl ir daudz tādu Kristus draudžu. Medauzdi kā personīga, Es personīgi to redzu, saku, kon džesasi ku dēl, kon atiepeski dzīva. kad ir katrs, kas no sirds ir pie Dieva, kas ir atdevis savu dzīvi viņam, To esi Jēzus hangēri. kas ir tādā draudzē, tā ir Jēzus draudze. Tipā to late jau arī jālapavā. Un Jēzus nāks pēc tādas draudzes. Ti čika svarīgi, es dadīšu, tu sana draudze. Un tas ir ļoti svarīgi. Tu esi laimīgs, ka tu šodien esi draudzē. Dines vaso, Zini, kāpēc? dosi doisi tikai pelnu an Mate evanģēl dešoto. Redzi, Mateja 16:18 ir teikts. Eļaki vārti lana uzvarinēna. Un es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šās klints es gribu celt savu draudzi. Un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Tu me haļunā? Tu saproti? Nevis kristietis na uzvarini. Nevis vienu kristieti nevar uzvarēt. Venāni pelujā. Tur tā nav Es te. ir pelu hangērijā na Tur ir uzvarini. teikts, draudzi Tas neuzvarēt. ir svarīgi, sobi tu jāsam Tāpēc draudze. ir ļoti svarīgi, lai tu esi draudzē. Nāni dosta mekedā bībeļa, ti mangā modeles kēre. Nepietiek ar to, ka tu mājās lasi Bībeli un pielūdz tur Dievu. Tu koči ti jāsam Kristuski mies. Tev ir jābūt Kristus miesā. Vodik dola na uzvarini eļaki vārti. To neuzvarēs elles vārti. Cīņi jāna. Cīņas būs. Uzbrukumi jāna. Uzbrukumi nāks. Vienas vaso, Zini, kāpēc? padosi Jēzus pieņala savā. Tāpēc, kad Jēzus teica tādus vārdus, Tu mena santa svetus tevote.
Jūs neesat vairs no šīs Men tu men pasaules. vill indas svettusta. Es jūs izredzēju no tās. Ja tu men andas svettusta, svettus tu men kamelas. Ja jūs būtu no šīs pasaules, tad šī pasaule jūs mīlētu. Bet jakasit tu mena sammutida svettusta. Bet tā kā jūs vairāk viņai nepiedarat, Možda jo nyt tu men arī näidikään. tāpēc šī pasaule vairs tev nerierat. Tandu samu brīža mengesi bāri atbildība grā. Un tāpēc tajā pašā brīdī mums ir liela atbildība Te arī hotta. un arī prieks, Se mena sammutida kad svettusta. mēs vairāk nepiedaram šai pasaulē. Maari Pieteri pasopnan boli vēl. Mūsu piedarība ir debesīs. Ja jaket najalti mennään, niin mä jo jää. Ja tas tā nebūtu, tad mēs neviena šeit nebūtu. Tu pitää olla rakipes sometai kerrassa. Tad ir jautājums, ko mēs šodien šeit darām? Minglās on kerrassa. Vai tad mums nav ko darīt? Me saaret siitä on mitäs pohpreikku Bet tää. mēs cenšamies visi iet šo ceļu, lai nonāktu līdz Ti toisi galam. vien altsai konfisia. Un vienalga no kādas konfesijas. Mengesi siek varenu Mums tää. ir viens varens Dievs. Ja nes an Mooses panstu Mooses. 5. Mūzus. Ka maas Es gribu to nolasīt. tosi panstu Mooses totu nodaļa. 5. Mūzus 8. nodaļa. Vārpantiņa. 2. pants. Disciplinasalova. Tur ir teikti tādi Un vārdi. piemini visu to ceļus, pa kuru tas kungs tavs Dievs tevi ir vadījis tuksnesi visu šos 40 gadu, lai tev pazemotu un lai tevi pārbaudītu, lai viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā, vai tu viņu bauštus turi vai nē. Un viņš tev pazemoja, lika tevi badu ciest un ēdināt tevi ar mannu, ko tu vēl nepazini un ko tavi tēvi nebija pazinuši, lai liktu tev atzīt, kā cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet kā cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no tā kunga mutes. Dārgu draudze, Dārgā draudze, pulipir, atceries sārda dešpaņ verš, visu šos 15 gadus, situ Dēl vadītā. kā tevi Dievs vadīja. Može konas vadītā, može si da je konta paņi verš, konta deš verš, Varbūt kāds ir tikai 5 gadus vai 10, bet pulipir, bet atceries, si jau tu vadītā. kā Dievs tevi vadīja Može si šos sarunāt gadus. dzīvā kļūdi, Varbūt bijušas kļūdas, pārbaudījumi, pārbaudījumi, cīņi, cīņas, uzvara pu grehus, un arī varbūt uzvaras par grēku, izmaiņi. izmaiņas, Bet tu ar vien sanam draudz. bet tu ar vienu esi šai Bet draudzē. osi Dēl isi tussa. Tāpēc, ka Dievs ir ar tevi. Ja ke passi lensas is talvars bēš, Tāpat kā Dievs bija ar viņiem 40 gadus, jolendenagi jakrigal. viņš viņus neatstāja. Ja ke pari jau tadis mendenagi Tāpat jakrigal. arī Dievs neatstāja mūs. Turpin, ja česanti draudza. Turpini pastāvēt savā Jau draudzē. Dēlas kolomenge Jo panela. Dieva vārds mums saka, Namuhetu māra sapulces. neatstājiet savas sapulces. Vaš dosi togi tu mi jāna, vaš tu penes, tu mena jāna aizsargat. Ja ne jūs nebūsiet aizsargāti, Nalaču vaš tu pēve paši. Sātanam būs viegli tikt klāt. Visi svarīgi ir ikast an ganāma Ir pulku, ļoti svarīgi turēties ganām pulkā, ka esi laču ganus. kur ir labs gans, Kondi kalapaltu men. kas sargā jūs. Tebe kā mātu men draudz apsveicinau. Un es draudzē jūs gribu apsveikt. Riki rentu men. Turieties Andra Anhangēri. draudzē, Jo eļaki vātila nav svarini. jo Elles vārti to neuzvarēs. Ti sovi būdasai beršoču ti Un jātu. lai vēl daudz tādu gadu būtu, Sovi būdasai svinibi ti jā. un vēl mēs svinētu daudz tādu svinību. Būt some jāla ģasmenge može druh. Varbūt būs daudz, kam vēl jāiet cauri, Bez ali pirekliet. bet atceries vienu lietu. Jēzus izsitus. Jēzus ir ar mums. Dēl svētu garus. Svētais gars, Jau dzīvinam tu. viņš dzīvo tevī, Jau vadini tu. viņš vadīs tevi. Šun jau atvertu eska. Klausies viņā un esi atvērts priekš viņa. Dēl mēs svētinam tu. Dievs, lai svētī jūs Anda dešpaņu veršengi jubilēja. šajā 15 gadu jubilejā. Halleluja. Ja me kā mā. Me kā mā arī aicinām brīnišķīgu mācītājus.
Es gribu Arturs aicināt Križišona mūsu Gus. brīnišķīgo mācītāju Arturu Bet arī tā Križišonu. šabautiģam tiešām dersi Mēs klātbūtne. vakar baudījām tādu Dieva klātbūtni. Nepanā godīga. Es teikšu godīgi, Tu me būt samu hlepā šis, tu me tā šā. kurš nebija vakar daudz kopā laida garām. Nāc, brā. Sveicu jūs mūsu kunga Jēzus vārdā. I congratulate you in the name of our Lord Jesus Christ. Esmu no Latvijas. I'm from Latvia. Vēl kāds ir no Latvijas? Is anybody else from Latvia? Wow! Man ir tik liels pārsteigums. I'm Paldies very Dievam. Savējie. surprised. Thank God. All ours. Vispirms pirms es sludinu, First of all, before I start preaching, es gribu sveikt draudzi I want to give greetings to church. Jēzus Kangari. Jesus Jā? yeah. O, ne? Jesus- Man sanāca. Jesus Izdevās. Church. 15 gadu jubilejā. 15 years anniversary. Man ir prieks būt kopā ar jums šajā īpašajā dienā. I'm very glad to be with you today, in this special day with you. Bet kā jau mācītājs Ojārs minēja rakstu vietu, un jums arī priekšā ir, But as already Pastor Oyars mentioned the piece of scripture, and it's also displayed in es front tikai of you. atgādināšu, I will jo just tas, remind ko you. viņš pateica, es jau gribēju teikt. Because what he already said, I wanted to say that. Tas, ka jūs svinat jubileju, The fact that you are celebrating anniversary, draudz dzimšanas dienu, birthday of the church, super. it's great. Bet jūs, es noteikti apzināties, But you also understand ka tas ir tāpēc, ka Jēzus ceļ savu draudzi. it's because Jesus built his church. Jā, viņš izvēlās cilvēkus, Yes, he chooses people, un viņš zina, ko viņš and he izvēlās. knows which ones he chooses. Amen. Amen. Bet viņš ceļ savu But draudzi. he is the builder of the church. Viņš ir galva, He's the head. un mēs esam rokas un kājas un And we are mute heads and no, we are hands and legs and mouths un and vispārējais. everything else in between. Tāpēc es novēlu draudzēji So I wish to this church, Jēzus Kangari Jesus Kikangeri, the name Warringtonā, of the jā? church, in Warrington, augt, grow, pieaugt, grow even more, turpināt savu ceļu, and keep going forward, sludināt evaņģēliju preaching gospel svētā gara spēkā. in the power of the Holy Jo Spirit. evaņģēlijs ir spēks ikvienam, kas tic. Because gospel is power for everybody who believes. Vispirms jūdām un arī grieķim. And first of all for Jew and then Greek. Un tā tālāk, And the amen. rest of the world, amen. Es mazliet vēlos vēl ar jums pielūgt Dievu, vai mēs varam piecelties kājās. I un tad es also want to sludināšu Dievu pray vārdu. together. Can you stand up, please? Debes Tēvs, Heavenly Father, paldies, thank you ka mēs varam būt tavā namā. that we can be together in your church. Kaut gan mēs ticam, ka mēs esam Dieva nams. Although we believe that we are the church. Un tu svētais gars And you, Holy Spirit, mājo mūsos. you dwell in us. Un tomēr, And although kā mums atgādināja šodien tavu vārdu, that we were reminded your word, ir svarīgi, ka mēs neatstājam sapulcēšanās vietas. it's important not to leave the gatherings. Un mēs šodien šeit, Jēzus, esam pulcējušies tavā vārdā, And today we are gathered in your name, Jesus, lai paaugstinātu tevi, to lift you up lai high, pielūgtu tevi, to worship you, lai pagodinātu tevi, to give you honor, un lai pateiktos tev, ka tu celtu savu draugu. and to give you thanks that you built your church. Jā, un tava draudze ir gājusi caur dažādiem laikiem. Yes, your church has gone through different times. Un ne tikai šī draudze Warringtonā, And not only this church in bet Warrington, visā plašajā but in pasaulē. the whole wide world. Bet es pateicos, ka tu joprojām But I- cel savu I draudzi. thank you that you still keep building your church. Paldies tev, svētais gars. Thank you, Holy Spirit. Mēs pielūdzam tevi. We worship you. Un mēs pateicamies, ka tu esi šeit. And we thank you that you're here. Tu esi šeit ar savu klātbūtni. You are here with your presence. Un es tevi neaicināšu, And I will not invite jo you tu esi šeit. because you are already Tu esi here. šeit. You are already Tu here. esi šeit. You are here. Bet Dievs, But God, es ticu, I believe ka tu atklāji savu godību that you reveal your glory īpašā veidā. in a very special way. Tāpēc es lūdzu, svētais gars, That's why I pray, Holy Spirit, atklāj mums savu godību šajā reveal your vietā. glory in this place. Atklāj mums savu godību Reveal šajā your vietā. glory in this place.
lives. ka mūsu dzīves mainās. So our lives would change. No godības uz From godību. glory to No glory. spožuma uz spožumu. From brightness to No brightness. spēka uz From spēku. strength to No strength. ticības uz From ticību. faith to faith. Kunga Jēzus Kristus vārdā. In the name of our Lord Jesus. Tad, kungs, pagodina savu vārdu. Please glorify your name, Lord. Halleluja. Hallelujah. Svētais gars, Holy Spirit, lūdzam invite nāc you. un mājo šeit. come and dwell here. Svētais gars, Holy Spirit, lūdzam nāc un mājo šeit. Visvarenais Tēvs, Almighty un Father, žēlīgais Dievs, ungraceful God, nāc un come and mājo dwell. tu pie mums, Svētais Among gars. us, Holy Spirit, Svētais gars, lūdzam nāc un mājo šeit. Svētais gars, lūdzam nāc un mājo šeit. Visvarenais, visvarenais Tēvs un žēlīgais Dievs, nāc un mājo tu pie mums. Holy Spirit, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome. Thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. Hallelujah. Pacel savu balsi, pielūdz Dievu. lift your voice Pacel and savu praise balsi. God. Debes Lift Tēvs, your mēs voice. pagodinām Tevi. Oh, Heavenly Father, Tēvs, we mēs glorify pielūdzam you. Tevi. We worship you. Un mēs pateicamies par Tavu We svēto thank you klātbūtni. for your presence. Mēs pateicamies par Tavu klātbūtni. We thank you for your presence. Paldies Tev, svētais gars. Thank you, Holy Spirit. Paldies Tev, svētais Thank gars. you, Holy Spirit. Mēs dodam Tev godu. We give you honor. Mēs dodam Tev slāvu. We give you glory. Paldies Tev, Jēzus. Thank you, Jesus. Mīļais, palīdz Dievu klātbūtnē. Remain in God's presence. Palīdz Dievu klātbūtnē. Remain in God's presence. Mēģini saklausīt Dievu balsi. Try and listen to God's voice. Jo redz, Dievs vienmēr runā. You see, because God is always Dievs speaking. vienmēr runā. He always speaks. Viņš nekad neklusē, viņš He runā. never stops speaking. He Viņš always runā tavā speaks. dzīvē. He speaks in your life. Viņš runā tavā sirdī. He'll speak in your heart. Dievs grib pagodināt savu vārdu tavā dzīvē. And He wants to glorify His name in your Hallelujah. life. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah.
Vēl mazliet, draudz, Just a tiny pielūdziet bit, Dievu. just a tiny bit. Tas ir par Jēzu. Just worship. Tas ir par viņu. Worship, it's about Mēs Jesus. šodien svinām viņu. We are celebrating Mēs Him. šodien svinām We viņu. are celebrating Jo Him. viņš ceļ savu Because draudzi. He is building His Un ēles church. vārtiem to nebūs uzvarēt. Gates of hell will never Tas go ir par against viņu. Him. Who is with Him? Jēzus valda, mīļie. Jesus is governing, guys. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Paldies Tev, svētais Gars. Thank you, Holy Spirit. Paldies Tev, svētais Thank Gars. you, Holy Spirit. Paldies Tev, svētais Thank Gars. you, Holy Spirit. Draudze sastāv no cilvēkiem. Church contents people. No cilvēkiem, kas ir aicināti, People have been invited, kas ir glābti, saved, mazgāti Jēzus asinīs, washed in Jesus' blood. atzimuši no augšienes, They've born again. kur vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā, Their names are in the book of life. kurus Dievs apģērba ar spēku no augšienes, And God dresses them with power from kur above. tiek izsūtīts svētā gara spēkā, And they are sent in the power of Holy lai Spirit. Dieva spēkā May in God's Spirit piepildītu savu aicinājumu. fulfill His vocation. Jēzus ceļ savu draudzi. Jesus is building His church. Un to darbu, ko viņš ir iesācis, viņš pabeigs līdz galam. And that work that He has started, He will finish. Paldies Tev, Jēzus. Thank you, Jesus. Es gribu Tev atgādināt, ka Dievs ir uzticams. I want to remind you that God is faithful. Un viņš būs arī darītājs. And He will be the doer. Bet tur arī tu savu daļu. But your part is there as well. Turi savu daļu. You do your part. Esi uzticams savā aicinājumā. Be faithful to your vocation. Neskaties apkārt. Do not look around. Dari to, kas tev ir jādara. Do what you have to do. Vēlns mēģinās novērst tavu fokusu, tavu skatu no Kristus. Devil will try and take away your focus from Tāpēc Jesus. dari to, kas tev ir jādara. But keep concentrating on what you have To, to ko do. Dievs no tevis sagaida. What God is expecting from Jo you. redz, Dievs tev devis visu, Because you see, God has given you everything. kas tev ir vajadzīgs dzīvībai un What svētījībai. is necessary for living holy and good life. Tu nedodies ceļā viens. You're not walking on your own. Viņš ir kopā ar tevi. He is with you. Un ja viņš tevi ir aicinājis, And if He has invited you and tad called tas you, uzticamais aicinātājs ir kopā ar tevi. then He is the faithful caller. Un viņš parūpēsies, And He will take care of you. ka tu aizēji līdz galam. He will take care that you go to the very end. Svētā gara spēkā. In the Holy Spirit. Jēzus Kristus vārdā. In the name of Jesus. Amen. Amen. Dosim slavu Jēzu. Let's give glory to God. Halleluja! Dosim slavu Jēzu. Glory to God. Halleluja! Dosim slavu Glory mūsu to kungam. Jesus, to our Lord. Halleluja! Hallelujah. Sēdieties, lūdzu. You can sit down, please. Gan drīz vai varētu jau beigt, We could finish here, right? bet But Dieva vārdi ir jāsludina. we have to preach God's word. Vajag vai nevajag? Kā jūs domājat? Do we need or we Vajag. don't need it? Es tikai pārbaudu jūsu modrību. I'm just testing your alertness. Es šodien vēlos dalīties ar vēsti, Today I want to share a message with you ko tas kungs ir līdz manā sirdī, that God placed in my heart. ar nosaukumu And then the name is Dieva derības šķirsts. God's covenant ark. Ark, jā. Yes. Mācītāji, kas ir šeit mācītāji. So the pastors, whoever here are pastors, Jūs noteikti zinat, you know ka vecajā derībā that in Old Testament Dieva derības šķirsts reprezentē Dieva klātbūtni. that God's Ne? ark represented God's presence. Tāpēc es neatgriezīšos vienkārši vecajā derībā, I'm not going back to the Old Testament just lai like runātu that. par Dieva derības šķirstu. I will not just talk about God's covenant ark, Es runāšu proti par Dieva klātbūtni. but I will talk about God's presence.
kas reprezentē vecajā derībā Dieva klātbūtni, So that ark represented God's presence in Old Testament. kas bija unikāla pieredze Dieva tautai, That was very unique experience to the God's nation. kad Dievs atklāja savu godību That God revealed his glory īpašā veidā. in a very special way. Mums šodien nav derības šķirsts. We don't have the covenant ark. Vismaz es nekur neredzu. I don't see it at least. Nav vai ne? No, Nav. we don't have, right? Bet mums ir Kristus. But we have Christ. Amen. Viņš ir nodibinājis jaunu derību. He's established new covenant. Un ar to ir pietiekoši. And that is enough. Ja kādām nav pietiekoši, If somebody is not enough with that, tad, diemžēl, tāds cilvēks maldās. then unfortunately that person is going astray. Jo ar Kristu pietiek. Because it's enough with Jesus. Amen. Un Amen. pateicoties viņa nopelnam, And thanks to what he has done, mēs ik viens bez bailēm varam pieiet pie žēlstības troņa. we, every single one of us, can approach God's grace of throne Un without Dieva fear. vārdā rakstīts vissvētākajā vietā, Jēzus asiņu dēļ. And Bible says in the most holy of holies because of Jesus' blood. Amen. Amen. Tā, mīļā, ir unikāla žēlastība That is, my beloved ones, very unique grace un privilēģija. and privilege. Es varētu tā teikt, ka mēs drīkstam pieskarties drēbu vīlei, Kristus drēbu vīlei. I would like to say that we can actually touch the seam of his robe, Un izbaudīt viņu klātbūtni. and we can just enjoy his presence. Es zinu, ka ir tādi pieņēmumi. I know there are all different sorts of assumptions, Arī draudzēs. even in churches. Tur tie mācītāji ir tuvāk Dievam. So you pastor, so you must be closer to God. Nu, tiemžēl tā ir. Unfortunately, there are churches. Dažiem tā liekas. Some may seem that. Un ja mācītājs kaut ko saņem, And if pastor receives something, tad man kā vienkāršam draudzes loceklim then me as a normal church goer, ir labi. I'm fine with Jo es zinu, that. ka es dabūšu no mācītāja. Because I know I will receive from the pastor. Bet, mīļie, mēs nedzīvojam vecās derības laikā. But my dear ones, we do not live in Old Testament times. Ziniet, kas ir rakstīts apustuļu darbos? You know what Acts are, what is stated in Acts? Un es izliešu savu garu pār visu miesu. And I will pour my spirit above all the flesh. Amen? Amen. Pār visu miesu. For Kas ir visa miesa? all people. So what is the all flesh? Ko mēs šodien svinām? What do we celebrate today? What is the Draudzes jubileja. body? Church birthday. Tā ir draudze. That's a church. Tie esam mēs cilvēki. That is us humans. Nevis People. atsevišķi cilvēki. We separate different people. Mīļais brāl, māsa, My dear brother and sister, neatkarīgi no tā, regardless kāda ir tava kalpošana draudzē. what your ministry in the church is, Vai tu esi apustulis, whether you're apostle, vai tu esi pravietis, or you prophet, vai tu esi mācītājs, or you are pastor, vai tu esi evaņģēlists, or evangelist, vai būtu esi gans, maybe you are a shepherd, diakons, a diakon, mūziķis, worship leader, svētdienas skolotājs, Sunday school teacher, virtuves kalpotājs, in the kitchen, apkopējs. cleaner. Mums ikvienam ir vajadzīga Dieva klātbūtne. Every single one of us need presence of God. Ne tikai tiem, kas sēž priekšgalā, Not only those in front of the church, bet arī tiem, kas sēž aizmugurē. but those who are sitting at the back of Amen. the church. Un arī tiem, kurus neievēro. And also those who nobody seems to notice. Jo es izliešu no sava gara pār visu miesu. Because tā I will rakstīts. pour out from my spirit across all the body. Amen. Amen. Es jums lasīšu vienu interesantu raksturvietu I no vecās derības. will read you one very interesting piece of scripture from Old Testament. 2. Samuela grāmata, 2 Samuel 6. nodaļa, chapter 6, no 9. līdz 12. pantam. from 9 to 12. Jums ir bībeles, šķirstiet līdzi, If you meklējiet, have Bible, sekojiet. please do open. Bet Dāvids tanī dienā stipri izbijās tā kunga priekšā, tā ka viņš izsaucās, kā Dievs šķirsts var nākt pie manis. Un Dāvids negribēja ļaut tā kunga šķirstu vest pie sevis uz Dāvida pilsētu, bet viņš novirzīja to uz Obed-Edoma kāda gātieša nama. Un tā kunga šķirsts palika šā gātieša Obed-Edoma namā 3 mēnešus. Un tas kungs svētīja Obed-Edomu un visu viņa namu. Kad ķēnijam Dāvidam tika paziņots, ka tas kungs ir Obed-Edoma namu un viss, kas tam pieder, svētīs Dieva šķirsta labad, tad Dāvids gāja un pilns prieka pārvērt Dieva šķirstu no Obed-Edoma nama kalnu uz paša Dāvida pilsētu.
David was now afraid of the Lord, and he asked, how can I even bring the ark of the Lord back in my care? So David decided not to move the ark of the Lord into the city of David. Instead, he took it to the house of the Obed-Edom of Gath. The ark of the Lord remained there in Obed-Edom's house for 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and his entire household. Then King David was told, the Lord has blessed Obed-Edom's house and everything that he has because of the ark of the God. So David went there and brought the ark of the God from the house of Obed-Edom to the city of the David with great celebration. Svētais Gars, es lūdzu, Holy Spirit, I pray. lai šis vārds, ko mēs šodien dzirdam, So this word that we hear satver ne today, tikai mūsu ausis, it would not only reach our bet ears, satver arī mūsu sirdis. but it would also reach our hearts. Es lūdzu, ka tu maini mūsu dzīves, I pray that you would change our ka mēs hearts pa īstam, and lives, reāli that we would really, for true, piedzīvojam experience tavu klātbūtnes spēku, the power of your presence, tavus godības spēku, your presence, the power of your glory, kas maina mūs vispirms no iekšienes. that changes us first from inside. Kunga Jēzus Kristus vārdā. In the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. Mīļie brāļi, māsas, es negribu kavēties pie tā, kas notika pirms tam. My brothers and sisters, I don't want to keep us on the backstory of what happened before. Ja jūs esat lasījuši šo vietu, If you have read this, jūs zinat notikumu. you must know. Tāpēc arī šeit ir tā Dāvida reakcija, ka viņš negrib, ka Dievs šķirs nāk pie viņa. That's why there is this David's reaction that he's scared. He doesn't want God's ark to come to him. Bet mans uzsvars ir pavisam citur. But my focus is completely somewhere else. Dieva derības šķirsts reprezentē Dievu klātbūtni. So the ark of the God's covenant represents God's presence. Amen. Amen. Tas reprezentē Dievu klātbūtni. It represents presence of God. Un mēs redzam, ka šis Dieva šķirsts And we see that this covenant ark, tiek novests pie kāda vīra. it has been kind of brought to some man. Un tāpēc, ka šis Dieva šķirsts ir viņa namā, And because this ark is in his house, kaut kas īpašs notiek. there happens something very special. Mēs vēl pie šī atgriezīsimies. We will come back to this one. Šajā runā es gribu uzsvērt vairākas svarīgas lietas. I want to just focus on a few things. Pirmā lieta. First thing, Esi uzmanīgs, be careful kā tu attiecies pret Dievu klātbūtni. how you treat God's presence. Nekad nenicini, pat ja tu kaut ko nesaproti. Do not dismiss it even if you don't understand. Es something. nerunāju tikai vienkārši par Dievu klātbūtni, ka tu piedzīvo, kā citi saka, skudriņas izgāja cauri. I'm not talking about your experience in the God's presence when you feel shivers and tingling. Jo tad, kad mēs runājam par Dievu klātbūtni, mēs runājam par gara darbību. When we talk about God's presence, we are talking about Holy Spirit action. Ja tās būtu tikai kaut kādas sajūtas, If that would be only some kind of tad feelings, tam nav jēgas. it makes no sense. Bet es ticu, ka Dievu klātbūtni maina mūsu dzīves. But I believe the presence of God changes Amen. our lives. Amen. 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 Mācītāji. Pastors, amen. Iedrošiniet draudz locekļus. You poke into other people's Otra lieta. backs. A second thing, Novērtē Dievu klātbūtni savā dzīvē. appreciate God's presence in your life. Tā ir nenovērtējama Dieva dāvana. Because you can't appreciate, it's over that. Tu nevari atnākt un pateikt, Dievs, es esmu pelnījis. You can't come and say, God, I deserve this. Mēs neko neesam We have pelnījuši. not deserved anything. Absolūti neko. Absolutely nothing. Ne glābšana, ne dziedināšana, neko. Not salvation, no healing, nothing. Bet tas ir no žēlastības. But it comes from grace. Amen. Amen. No žēlastības. From the grace. Absolūti no žēlastības pateicoties Kristus nopelnām. From grace and thanks to God, thanks to Jesus. Novērtē Dievu klātbūtni savā dzīvē. Appreciate God's presence in your life. Tiecies pēc tās. Yearn for that. Sargā to, Protect that. jo tā ir kā dārga pērle. Because that's like a precious pearl. Jūs kaut ko dārgu savā dzīvē sargājat, vai ne? If you have something precious in your life, Ja tas expensive, ir kaut you kas ļoti protect that, dārgs, jūs to right? sargājat. Because if it's very expensive, you protect that. Amen. Amen. Kāds mēnešus atpakaļ A few months ago, es biju pie friziera. I went to my barber. Jūs zināt, kas ir frizieris, jā? You know what barber is, right? Jā, esat bijuši kādreiz. Have Ko, you jā? ever been to barber? Šādi tāda aizēju. Sometimes I go, now and again. Un stundu laiks, And there is 1 hour kamēr mani frizē,
while they're doing my hair. Ko varētu darīt stundas laikā? What can you do within an hour? Nu, aprunāties ar frizieru, vai ne? Talk with the barber, right? Tā, man liekas, bija pirmā vai otrā reize, kas ierados pie viņa. That was first or second time when I met him. Vēl komunikācija man nebija izveidojusies. I didn't have like a established communication with Un him. es sēžu, And I'm just sitting there, aizveru acis cietu closing my eyes un lūdzu Dievu. and praying God. Neviens jau neredz, ka es lūdzu Dievu. Nobody knows that I'm praying God. Reizēm cita aizver acis cietu, jo tie mati krīt virsū. Sometimes people just keep their eyes shut because their hair is going in their Un eyes. zini, kā es saku, tas kungs atnāca. And you know what I say, God arrived. Ir bīstami lūgt Dievu. It's very dangerous to God is the one that changes radically me and you. Bet tas notiek kā māsa